pabiju kādā siltā un ļoti mīļā pasākumā, un tagad gribu padalīties arī ar jums. Kādās novembra brīvdienās mūsu Tautas balss filmēšanas grupu ļoti silti uzņēma Lauciņu māju saimnieki, un mēs nebijām vienīgie viesi, jo Lauciņos notika ikrudens toršu cepšanas pasākums, bet jāsāk ir ar romantiskajiem pasākumu pirmssākumiem. Ir tā, kad Jānis iepazinās ar Lieni, viņš bija tik ļoti samīlējies, ka viņš gribēja, nezinu, ko iztaisīt. Un es nolēmu izcept torti. Es uzcepu. Pats uzcepu torti un ieradās pie Lienas ar šo torti uz vārdienu. Visi slavēja, ka Jānis tādu skaistu un labu garšīgu tortu uzcep. Un tajā vārdienā bija arī draudzene Lienai, un viņa teica, ka viņa var uzcept, ka viņa arī ļoti labas tortas cep. Un es teicu, ka es noteikti cepu labāks, vai ne, un tā, un tur vārdu pa vārdam sarunājām, ka vienīgais reālais variants, kā to pārbaudīt, ir cept vienādos apstākļos. Un tā tas sakās. Un ikrudens toršu vakars ir izvērties par nopietnu pasākumu, uz kuru jau 12. gadu pēc kārtas sabrauc Stabingu ģimenes draugi Kuplā pulkā. Un pasākums patiesi ir nopietns. Tas notiek 2 dienu garumā, sestdienā tortas cep un svētdienā vērtē. Normālai tortei jau vajag laiku, lai viņa savalkās, lai viņa ir tāda garšīgāka. Protams, ir arī īpaša balva uzvarētājiem. Tā ir ceļojošā balva. Šī pusē ir uzrakstīts nosaukums Ikrudens bezgandelisko toršu vakars Lauciņi, un otrā pusē ir iegravēti uzvarētāju vārdi. Sagatavošanās darbi ir veikti, vērtēšana var sākties. Cienējamie dalībnieki, cīņa būs grūta, bet mēs būsim objektīvi un taisnīgi, un tāpēc lūdzu sākam. Neatcer par to kūku. Šī medus kūkas sastāvā ir medus, ko ir atnesusi mūsu mazā bitīte Tīna. Jā, par to, ka tur iekšā tur arī viss kaut kas dabīgs. Nekādi tur ķīmiski vai toksiski. Nekādi nav. Par to esmu diezgan droši. Eksperti vērtē gan tortes formu, krāsu, pabeigtību, gan arī to, cik viegli tā ir sagriežama. Netiek aizmirsts arī par to, cik tortei ir sabalansēta garša un cik tā ir izsmalcināta. Kaut kādas detaļas zūd, jā. Sadalāmība tas ir automātiska. Tortes par savējiem noformējums. Forma. Atzīmes saliktas un šī gada uzvarētājs noskaidrots, bet toršu cepšanas pasākums ir ne tikai našķošanās svētki. Katru gadu obligāts ir arī priekšlasījums, kas var būt par jebkuru tēmu. Vienu gadu bija par pirtīm, vienu gadu bija par Vinipūka Dao, tāds filozofisks apcerējums, ļoti interesants. Kā sacīja namamāte, īpašs ir pats kopā būšanas brīdis, kad vienkopus sanāk gan jauni, gan veci. Mums ir vismaz 2 savstarpēji precēti pāri no iesaistīto personu vidus, jā. Pat 3, jā, 4. Galvenais kopā būt. Elīna Doļģe, Sandris Polis, Renārs Muskars, Tautas balss. Jā, paldies, protams, Stavinga ģimenei par silto uzņemšanu, bet plašāk vēl ir par šo interesanto pasākumu jūs, skatītāji, varat izlasīt šīs nedēļas žurnālā Ieva jau trešdien. Jā, skatītāji, bet mēs turpinām ar ekstrasens pārbaudījumu.